Vērsim vaļā vēstuli romiešiem 11. nodaļu. Un tā ir tā nodaļa, kurā mēs arī šodien dzīvosim. Un tā ir tāda nodaļa, kur liekas, ko es no tās varu iegūt. Tur tiek runāts par Izraēlu tautu. Un tā kā ir divas tādas lietas, ko mēs varam domāt. Viens ir Izraēla tauta, vecā derība. Mēs neesam ne jūdi. Varbūt kāds ir, kādam ir saknes, jūdu saknes, bet principā mēs esam latviešu tauta, pagānu tauta. Un tas tā kā uz mums īsti neatiecās. Un ko Dievs ar to mēģina pateikt. Un jau 10. nodaļas beigās tas pāns ir, bet uz Izraēlu viņš saka, augu dienu es stiepu rokas pretim nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Kad Dievs atklāja to savu sirdi par Izraēlu, ja mēs lasam tādu veco derību cauri, mēs redzam, ka Dievs nāk un visu laiku aicina šo tautu. Viņš aicina pie sevis, viņš viņu izredz, viņš noslēdz derību ar Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu, un tad šī tauta nonāk Ēģiptē, un Dievs dzird šīs sāpes, kas viņiem tur ir verdzībā, un Dievs aicina Mūzu, un tauta saka, nē, paldies sākumā, ja, kas tu tāds vispār esi, un tad viņi iziet, Dievs viņus varenā veidā izved ārā, un tad tiklīdz kaut kāds grūtības pienāk, tad viņi aizmirst to vareno veidu, kā Dievs viņus izved ārā, un viņi sāk kurnēt, tad viņiem nav ko ēst, un tad, kad viņiem ir ko ēst, tad tas ēdiens nav pietiekami labs, un tad viņiem nav ko dzert, un tad ir pārāk karsts, un tad ir pārāk grūti, un tad ir pārāk lieli tie pretinieki, un jūs varat visu laiku, jebkas, ja, visu laiku ir kaut kas, kur viņi saka, ka Dievs, tā kā tu mūs vadi, tā nav labi. Tā kā tu mūs vadi, tā kā tu, ko tu vēlies mūsu dzīvei, mums tas nepatīk. Mēs gribam vieglāk, ērtāk un vairāk un labāk. Un tāpēc arī Pāvils raksta, ka augu dienu, viņš citē, viņš saka, augu dienas stiep rokas pretim nepaklausīgai pretestīgai tautai. Dievs visu laiku aicina šo tautu sev tuvāk. Viņš visu laiku vēlas, lai šī tauta ietu tādā paklausībā, lai viņi ietu Dieva svētībā. Bet tauta neatgriežas pie Dieva. Un tad, kad nāk arī Jēzus, mēs redzam, ka patiesībā kas ir lielākie pretinieki Jēzus vēstī? Jā, tie ir jūdu rakstu mācītāji, tie ir farizeji, tie ir saduķeji, tie ir jūdu vadītāji, reliģiskie vadītāji, kuri bija tie, kuri mācīja jūdu tautai rakstus. Viņu uzdevums bija stāstīt par Dievu, viņu uzdevums bija norādīt uz Dievu, un tas, ko mēs saucam par veco derību, un teikt, saicināt tautu atpakaļ, un teikt, Dievs jūs meklē, esiet paklausīgi Dievam. Un tad, kad Jēzus nāk, tad viņi ir lielākie pretinieki Jēzus vēstī. Tad, kad Jēzus nāk, viņi saka, nē, paldies, mums tev nevajag, un viņi nenotic šim Dievu sūtītajam Mesijam. Ja Kristus nozīmē Mesija, un Mesija bija tas, kas bija apsolīts vecajā derībā, ko Dievs bija apsolījis tautai, ka nāks kāds un viņus izglābs. Ja. Un esot šajā apspiestībā, esot šajā okupācijā jau daudzus gadsimtus pie dažādām varām, nāk kāds, kurš saka, es esmu tas sūtītais, Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi, atgriezieties no grēkiem. Viņi saka, nē, paldies. Mums nepatīk Dievs, kā tu to esi ieplānojis, mēs gribam citādāk. Un tad tas mūsu varbūt jautājums ir, ko mēs redzam vēlāk. Mēs redzam šos mācekļus, nemācītus vīrus, vēl jūdu vīrus, bet nemācītus tur zvejniekus un muitniekus un vēl tāds cilvēks, kas atsaucās Dieva aicinājumam. Un kur Dievs viņus izredz un vada un notiek varenas lietas. Jēzus viņus māca, viņi piedzīvo Dievu spēku caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Viņi uzrunā sabiedrību un tur vienā dienā 3000 nožēlo grēkus un nāk pie Jēzus. Un vēlāk Dievs caur tādu parādību Pēteru arī sūta pie pagānu tautām. Un mēs redzam, ka veidojās tāda jauna Dieva tauta. Un tā ir draudze, tā ir kristīgā draudze, kas tic Jēzum Kristum kā kungam un glābējam. Un Dieva vārds vairākās vietās saka, ka tā ir Kristus miesa, ka tā ir Kristus līgava, ka tā ir tā, ko Dievs sagatavo sev. Un ja draudze ir šī jaunā Dieva tauta, tad kāda loma ir Izraēla tautai mūsdienās?
Vai Dievs to ir atstūmis? Un šeit ir tie paši jautājumi arī. Vai Dievs to ir atstūmis? Un par to ir šī 11. nodaļa. Un atcerieties, kad Pāvils raksta šo vēstuli romiešiem, ka draudze Romā ir sašķēlusies arī šajās divās nometnēs, kur viena saka, tev nav jābūt jūdam, tev vienkārši jāatsaucās uz svētā gara pamudinājumu. Un otrs saka, nē, kad Dievs nav atstūmis savu tautu, lai tu nāktu pie Dieva, tad tomēr ir jāievēro arī kādas jūdu tradīcijas. Tad tur ir pagānu kristieši, jeb nejūdu kristieši un jūdu kristieši. Un līdz šim Pāvils ir rakstījis daudz par to, un strīdējies un teicis, ka nē, tev nav jākļūst par jūdu, lai tu varētu kļūt par kristieti. Tev nav jākļūst par jūdu, tev nav jābūt apgraizītam, ja tu esi vīrietis, ja tev nav jāievēro šīs tradīcijas vispirms, lai tu pēc tam varētu kļūt par kristieti un pieņemt Jēzu Kristu. Tev nav jākļūst par jūdu, lai varētu piedzīvot Dievu. Un tad dabisks jautājums no tā varētu būt, kāda jēga vispār ir no tā visa, kas ir noticis pirms tam. Un reizēm, man liekas, mums arī ir tāda pati sajūta. Vecā derība, tā ir tāda vēsture. Ja? Tā ir tie tēvi un vectēvi stāsti par to, kā mēs nonācām līdz šim, bet viss jau sākas ar mani un manu dzīvi. Līdz ar to veco derību mēs tā, mums viņu nevajag, mums pēc viņas nav jādzīvo. Varbūt ir labi palasīt, varbūt kādu psalmu kādreiz lūkšanu laikā izlasīt, vai varbūt 1. Mūzes grāmatu, tur līdz 12. nodaļai apmēram, jo tur tie stāsti vēl ir interesanti, pēc tam jau arī tas vairs uz mums neatiecas. Vai tiešām Dievs ir noslaucījis visu, kas noticis ar Izraēlu tautu, un visu, kas rakstīts vecajā derībā, mēs sakam, tā vairs mums nav aktuāli. Un Pāvils raksta, viņš uzreiz jau iesāk, viņš pašā sākumā saka, protams, ka nē. Protams, ka nē. Protams, ka nē. Ja kristietība nav jauns izdomājums, un arī pirmie kristieši, pirmā draudze, viņa neskatījās uz sevi kā uz kaut ko atsevišķu no jūdiem. Ja. Viņi redzēja sevi kā piepildītājus, kā Dieva apsolījumu piepildījumu, kā Izraēla tautas patiesos turpinātājus. Un Pāvils ļoti cenšas, lai draudze nepazaudē un nenovirzās no šīs izpratnes. Lai kristieši, lai pirmie kristieši, lai tie, kas lasa arī Romā, lai viņi saprot, ka viņi nav tādi, viss nesāks ar mani. Tā kā es gāju, piedzīvoju Dievu un tagad es sāku no nulles punkta. Ka patiesībā ir bijis stāsts. Ir bijis Dieva stāsts. Dieva stāsts, kur Dievs raksta no pasaules radīšanas. Kur Dievs raksta, kur ir šis viņa stāsts par to, kā notiek notikumi. Un pirmie kristieši, kā es teicu, visi bija jūdi. Un Pāvils raksta, viņš citē šos notikumus pravieša Ēlijas laikā, kur arī bija, likās, ka visi ir aizgriezušies prom no Dieva, neviens vairs neklausa. Ēlija tur izaicina šos Bāla praviešus, šos elgdievības praviešus, viņš viņus gan izsmēja. Ja, un Dievs tādā varenā veidā nāk un ar uguni un parādās. Un pēc tā Ēlija krīt gandrīz tādā depresijā, izmisumā. Viņš saka, kāda jēga? Dievs varen parādījās, Dievs parādīja, ka viņš ir dzīvs īsts Dievs, bet es esmu viens pats palicis. Un Pāvils šeit raksta līdzīgi kā tajā laikā, kad bija vēl 7000 vīri, kur patiesībā bija uzticami Dievam, tā arī tagad ir atlikums, kas ir Dievam palicis uzticams. Un es domāju par vēsturi, mēs tā ātri pārskrienam vēsturē pāri, mēs lasam par to, kas ir noticis, un, piemēram, kaut kādos krustakara laikos. Ja, mums liekas, bāc, tā kristietība ir tik ļoti sagrozīta, tik ļoti politiska, militāra, ka tur, tad viduslaika nevēlta mums asociējās, vismaz man, bet tādi tumšie laiki, ja, kur tāda tumsība valda. Un tomēr arī cauri tam laikam ir bijuši uzticami Dieva cilvēki, kuri Dieva evaņģēliju ir nesuši tālāk. Reizēm mums arī mūsdienās varbūt liekas, skatoties apkārt, liekas, kur tad ir, ja? Kur tad ir? Un tomēr arī mūsdienās Dievam joprojām ir uzticami cilvēki, kuri uzticami kalpo, kuri nes šo evaņģēliju, šo Dieva vēsti tālāk, kuri ar savu dzīvi
un ar savu ticību stāsta šo Dievu stāstu, un ka mēs arī varam būt daļa no šiem uzticamiem cilvēkiem. Bet Dieva vārds neapstājas pie jūdiem. Caur Kristus mācekļiem viņš izplatās tālāk pie pagānu tautām. Un 9. nodaļas beigās, tur, atcerieties, mēs arī runājam par to, kur Pāvils raksta, Kristus, Jēzus Kristus ir vai nu stūrakmens vai klupšanas akmens. Vai nu tas, uz kuru tu būvē savu dzīvi, vai tas arī pār kuru tu paklūpi. Un, diemžēl, daudziem jūdiem Kristus bija un joprojām ir klupšanas akmens. Viņi nespēja satvert to, ka Dievs sevi ir atklājis un ka Dievs bauslību piepildījis Kristu Jēzu. Viņi nāvē pie krusta un caur viņa augšām celšanos. Viņi nespēja satvert to, ka Dievs, visvarenais Dievs, pasaules radītājs, nāca tādā necilā cilvēka formā, kurš nebija ne bagāts, ne varens. Jesaja savā 53. nodaļā raksta, viņš nebija arī izskatīgs. Kaut kas tāds, ko mēs varētu pastīties un teikt, šis ir Dieva dēls, viņš spīd. Viņš nāca tādā necilā, vienkāršā veidā, viņš dzīvoja cilvēku vidū, viņš nomira. Ne tikai necilā, bet viņš nomira ārkārtīgi apkaunojošā veidā. Un pēc tam viņš vēl augšām cēlās lielā spēkā. Un jūdiem tas ir kaut kas tāds, ko viņi nespēja sagramot, ko viņi nespēja satvert. Un tad Pāvils raksta, viņš saka, tā tam bija jānotiek. Tā tam bija jānotiek. Bija jānotiek tā, ka cilvēki nespēja to sagramot, cilvēki nespēja to pieņemt. Cilvēkiem ir jāatsitās kaut kur. Viņiem ir jāatsitās savā varēšanā, savā darīšanā, savā gribas spēkā, savā varenībā. Cilvēkam ir jāatsitās kaut kur. Viņam ir jāsaprot, tālāk es nespēju. Es nespēju to pieņemt. Es nespēju tā dzīvot. Tā tam bija jānotiek, lai ik viens varētu ieraudzīt, ka glābšana nav caur darbiem, bet gan caur žēlastību. Ka glābšana nav caur to, ka mēs piederam kādai vienai tautai, bet ka glābšana ir caur ticību. Ka mēs ticam Dievam, ka mēs uzticamies. Ārtis pagājušajā reizē sludināja no 10. nodaļas par to, ka pestīšana ir dota ikvienam, kas tic. Ikvienam, kas tic. Un jūdiem tas bija aizvainojoši. Ja viņiem tiešām bija tā sajūta, mums ir simtiem baušļu, mums ir gadsimtiem ilgas tradīcijas, un tu gribi teikt, ka tu vari vienkārši atnākt un teikt, tu tici, un tu pielīdzinies mums? Pāvila laikā jūdi bija pārliecināti par savu par to, ka viņi ir tik īpaši, par to, ka viņi ir tik izredzēti, ka viņi ir tā Dieva tauta, ka tieši šī ideja viņus pazudināja. Mēs netiekam glābti no mūsu darbiem. Tā ir tā ideja, kas tik daudzus pazudina, kas tik daudziem ir par klupšanas akmeni. Un mums, mīļā draudz, mums jābūt uzmanīgiem, ka tā ideja neiesēžas arī mūsos. Kā Pāvils raksta, viņš saka, jūs garā iesākuši gribat miesā pabeigt. Mēs saprotam, es nevaru izpirkt savus grēkus, man ir vajadzīgs Jēzus, bet tad reizē mēs par to domājam, ka tā ir tāda pirmā iemaksa. Jēzus ir tā pirmā iemaksa. Tur mums vajag Jēzu, bet tālāk tas kredīta maksājums jāmaksā mums pašiem. Mums ir jāiet tālāk ar savu dzīvi, ar saviem labiem darbiem, ar saviem morāles standartiem vispārējo. Mums ir jānopelna, mums ir jāizsit tas ceļš, mums ir jānomaksā tas kredīts. Bet tā bibliskā patiesība ir tāda, tev nekad nepietiks. Tu nekad nespēsi to nomaksāt. Jēzus nav tikai pirmā iemaksa, Jēzus ir viss maksājums, kur vēl tev pārpaliek. Un tā ir tā ideja, kas ir tā evaņģēlija būtība, kas mums katram ir jāsatver. Ka mums katram ar to ir jādzīvo. Ka neviens no mums nevarēs iesoļot Dievu priekšā, vai iedomāsimies varbūt debesu vārtu priekšā. Dievu priekšā un teikt, Dievs, redzi, mana maksājuma vēsture.
Es nevienu maksājumu nenokavēju. Un Dievs saka, sorry, nepietiek. Mēs varam nākt pie Dieva tikai tad, ja mums ir izziņa par to, ka Kristus ir samaksājis. Ka mēs savu dzīvi pilnībā nododam viņa rokās. Un tāpēc arī šī personiskā izvēle uzticēt savu dzīvi Dievam, atsaukties viņa aicinājumam, nožēlot savus grēkus, pieņemt Jēzu Kristu kā kungu un glābēju. Tā ir atslēga, lai tu piederētu Kristus draudzei. Un tā ir atslēga, lai tu būtu Kristus draudze. Un tā ir atslēga, lai tu dzīvotu savu dzīvi Dieva žēlstībā. Tā ir atslēga, lai tu ieietu mūžībā. Tā ir atslēga visam. Tā ir atslēga visam. Jēzus Kristus ir atslēga visam. Nevis tas, ka tu esi labs cilvēks, nevis tas, ka tev ir labi darbi. Nevis tas, ka tev ir augsti morāli standarti, kurus tu arī ievēro. Bet tas, ka tu uztici savu dzīvi Dievam. Daudzos gadījumos, kad evaņģēlijs tika sludināts, tas vispirms tika sludināts jūdiem. Un tad, kad jūdi to noraidīja, tad mācekļi gāja pie pagāniem, pie citiem cilvēkiem, un tā evaņģēlijs izplatījās. Mateja evaņģēlija 22. nodaļā ir šī līdzība par kāzām, kur tika uzaicināti dažādi viesi. Un šie viesi viens pēc otra teica, sorry, es netieku. Es tur lopus nopirku, man jāiet apskatīt, es sievu apņēmu, man pašam jāiet tur, man vēl kaut kas. Un dažādi attaisnojumi, kur Dievs saka, nāciet pie manis, nāciet manā mīlestībā, nāciet manos svētkos, nāciet pie manis, pavadiet laiku kopā ar mani, sviniet kopā ar mani, esiet kopā ar mani. Un cilvēks saka, man nav laika, man jāstrādā. Man nav laika, man ir jāstrādā. Un tad šajā 22. nodaļā Mateja evaņģēlijā šis kungs, šis kāzu kungs, viņš saka, ejiet uz lielceļiem, ejiet pa visu pasauli un aiciniet cilvēkus iekšā. Kur vien vēlas, tie var nākt. Ja, un tā ir tāpat līdzība, tāpat ideja, ka tas vairs nav par Izraēlu bērniem, tas vairs nav par jūdiem, tas ir par ikvienu, kurš tic. Ikvienu, kas tic, un tad tur ir šis stāsts par to, ka tur bija kāds, kurš bija atnācis, un viņš nebija kāzas drēbēs. Ja. Un viņš saka, sorry. Arī tu nevar nākt. Ka mums ir vajadzīgs kaut kādas drēbes, mums ir vajadzīgs jauns apģērbs, un Dieva vārds saka, novelciet veco cilvēku un uzvelciet jauno cilvēku. Redziet, lai kļūtu par kristieti, tā ir tāda pilnīga transformācija. Tā ir tas tāds pilnīgi pagrieziens par 180 grādiem. Kad tu saki, es vairs neesmu savas dzīves kungs. Es vairs neesmu tas, kurš nosaka, kas ir labs un kas ir slikts. Bet es paļaujos tam, ko Dievs dara un saka. Un kad pagāni pieņēma Jēzu, kad pagāni piedzīvoja svēto garu, kad viņi piedzīvoja to, ka Dievs viņu vidū darbojas, ka Dievs izmaina viņu sirdis, tad Pāvils raksta, tam vajadzēja jūdus pamudināt kļūt greizsirdīgiem. Tam vajadzēja jūdus pamudināt atgriezties pie Dieva, ieraudzīt to, cik brīnišķīgi Dievs darbojas citu cilvēku dzīvēs, un ka tas pamudina viņus arī nākt pie Dieva. Un tai vietā, lai pievienoties tiem, kas bauda Dieva žēlastību, viņi pretojās. Tā ir vēl lielāka pretestība. Diemžēl liela daļa kļuva nikni un vardarbīgi pret kristiešiem. Un tad vēstures gaitā mēs zinām, ka savā brīdī kristieši kļuva vardarbīgi pret jūdiem. Un tad Pāvils lieto šo salīdzinājumu ar olīvu koku. Ka ir šis olīvu koks, šis dārza olīvu koks un ir savvaļas olīvu koks. Un ka tie cilvēki, kas ir no malas, tie savvaļas olīvu koku zāri, kas ir nogriezti un kas ir tā kā iepotēti, ja? Dārzniecības termins pareizi iepotēts, ja? Iepotēti pie dārza koka. Un kad no dārza zari ir izgriezti, un viņš saka, tāpēc, ka viņi tiek izgriezti neticības dēļ. Un tu esi iegriezts, vai viņš saka, pagāniem jūs esat iegriezti ticības dēļ, ka ticība ir tas nosacījums, kā mēs nākam pie Dieva. Un tad viņš saka, bet tu neatlaidīgi paliec.
Tu neatlaidīgi paliec, jo nedomā, ka tu tagad esi kaut kāds īpašāks vai labāks. Tāpēc, ka tu esi uzpotēts, tāpēc, ka Dievs tevi ir izmainījis. Un vēsturiski, un ne tikai vēsturiski, arī mūsdienās mums kristiešiem ir jābūt uzmanīgiem ar to savu attieksmi pret citiem cilvēkiem. Mēs esam piedzīvojuši Dieva žēlastību, Viņš mūs ir ielicis pie šī koka, mums ir šī svētība, un tad mums liekas, redz, visi apkārt tur tie mežoņi, ja? Kā viņi nesaprot dzīvi. Tā ir tikai un vienīgi Dieva žēlastība, ka mēs varam būt ar viņu. Un man liekas, šajā vēstulē romiešiem 11. nodaļas no 16. līdz 27. pantam, šajā līdzībā par šo olīvu koku, ir šī atbilde par to, kāda ir Dieva attieksme pret Izraēlu tautu. Un kāds ir Dieva ceļš ikvienam, kas tic. Un 16. pantā mēs varam lasīt, ja sakne ir svēta, tad arī zari. Ja sakne ir svēta, tad arī zari. Un šī nav vienīgā vieta Bībelē, kur tiek runāts par sakni. Jesejas grāmatas 11. nodaļas 10. pantā un arī Atklāsmes grāmatā tur tiek runāts par kādu jišaja sakni, kādu, kas ir sakne, no kurienes nāk mums tās svētības, no kurienes nāk mums Dieva labvēlība un Dieva žēlastība. Ja, ir šī dziesma, mēs Hope nometnē viņu drausmīgi daudz dziedājām un tik ļoti joprojām patīk un skan galvā ik reizes koks stādīts upes malā ar saknēm dziļi tavā dzīvībā. Ja, mēs varam plaukt un uzplaukt un dzīvot un nest augļus tikai tad, ja mēs esam pie šīs saknes. Dievs tevi ir pieņēmis nevis tāpēc, ka tu esi labi dzīvojis vai labas izvēles izdarījis, bet ne tāpēc, ka Dievs tevi mīl. Un tāpēc, ka Jēzus par tevi nomira. Tāpēc, ka Jēzus samaksāja par taviem grēkiem pie krusta. Viņš uzņēma tos uz sevi, lai tev nebūtu jānes atbildība par tiem. Tas nav tavs nopelns. Un 18. pantā tur teica, nevis tu nes sakni, bet sakne tevi. Reizēm mēs ejam pa šo dzīvi ar tādu sajūtu, mēs nesam Jēzu. Ja? Mēs ejam ar Jēzu kopā, mēs nesam Jēzu cilvēkiem, mēs nesam Jēzu. Un ko vispār tas Jēzus bez mums darītu? Iedomājies, mēs visi vienkārši pateiktu, I quit, ja? es aizēju. Nosiet savu priekšautiņu, nomest un teikt, es aizēju, es te vairs nestrādāju. Nabaga Jēzus, ja? Viss viņa bizness beigtos, ja? Viņš bankrotētu. Nē. Dievs turpina savu darbu. Dievs turpina būt varens, Dievs turpina būt pāri visam. Dievs priecājās, ka tu un es, ka mēs varam atsaukties viņam. Dievs vēlās tevi lietot arī šodien. Lūkšana rītā Normans dalījās no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, kur mācekļi tur viens otru aicināja. Un Normans teica, Dievs tā ir izvēlējies 99% gadījumu lietot citu cilvēku tavā dzīvē. Bija kāds cilvēks, kurš tevi uzrunāja, kurš tev stāstīja par Jēzu, kurš par tevi lūdza, kurš varbūt sludināja Dievu vārdu, varbūt, viņš bija tavs vadītājs nometnē, varbūt tavi vecāki, kuri mīlēja Dievu un nodeva tev šo Dievu patiesību. Bija kādi cilvēki, kur gāja pirms tevis un dalījās ar evaņģēliju. Tas ir Dieva darbs tavā dzīvē. Jēzus nes tevi. Viņš tevi nes uz savām rokām, viņš par tevi rūpēs, viņš gādā, viņš ir tas, caur kuru mēs piedzīvojam Dieva žēlastību. Viņš ir tā sakne. Un tavu grēki tev ir piedot nevis tāpēc, ka tu pareizi tos nožēloji, bet tāpēc, ka Dievs tev žēlastību parādīja. Tādēļ, ka Jēzus nomira par tiem. Un Jēzus svētums ir vienīgais, ar ko tu vari lepoties Dievu priekšā. Jēzus žēlastība ir vienīgais, ar ko mēs varam lepoties. Un tas ir tas, par ko mēs arī varam sludināt. Tas ir tas, par ko mēs varam runāt, tas ir tas, ko mēs cilvēkiem varam parādīt. Un tas, kas tevi notur pie šī olīvu koka, ir ticība.
Ja, neticības dēļ jūdi tika nolausti un ticības dēļ pagāni iepotēti. Un pret tiem, tie ir vārdi, 22. pantā. Pret tiem, kas krituši ir Dieva bardzība, pret tevi Dieva laipnība, ja vien tu tajā neatlaidīgi paliec. Citādi arī tevi nocirtīs. Un arī viņi, ja nepaliks neticībā, tiks uzpotēti, jo Dievs spēja viņus uzpotēt no jauna. Un liekas lasīt to Dieva bardzību un Dieva laipnību un dzīvot starp tiem un teikt, ja tu nepaliec ticībā, arī tevi nocirtīs. Bet es nedomāju, ka Pāvils grib, lai mēs dzīvojam tādās bailēs vai šaubās. Tas, ko Pāvils vēlas ar šiem vārdiem parādīt, ir, ka tu nevari vienkārši tādā autopilotā iestūrēt Dieva valstībā. Tu nevari vienkārši tā ierasties un teikt, Dievs, šeit es esmu. Jā. Es esmu pelnījis te būt. Neviens nevar vienkārši tādā autopilotā, ne jūdi, tāpēc, ka viņi ir izredzētā tauta, ne arī mēs, tāpēc, ka Dievs kaut kad ir kaut ko darījis mūsu dzīvē. Nevaram vienkārši tādā autopilotā iestūrēt debesu valstībā un pieprasīt no viņa kaut ko. Un tajā pat laikā neviens nav pārāk bezcerīgs vai pārāk tālu, lai nevarētu pie Dieva atgriezties. Dievs spēja viņus uzpotēt no jauna. Un te atklājas vēstules romiešiem šķietamās pretrunas, kur 8. nodaļā ir teikts, ka nekas nespēja mūs šķirt no Dieva mīlestības. Vai ne, Arti? Visi bērni tagad to zina, vasaras bībeles skolā bija. Nekas mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzu Kristu. Bet šeit tomēr ir brīdinājums neatlaidīgi palikt ticībā. Citādi var tikt atdalīts no Kristus. Nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, un tomēr ir šis brīdinājums, ja vien tu paliec ticībā. Un tieši tāpēc ir svarīgi skatīties uz rakstiem kopumā un neizraut vienu vai otru raksturvietu no konteksta. Tāpēc ir bīstami teikt, šis ir mans mīļākais pants. Ja. Es vēstulē romiešiem lasu tikai līdz 8. nodaļai. 9, 10, 11 izlaižu, un tad atkal no 12. nodaļas. Ja tur var kaut ko saprast. Ne, tā ir viena vēstule romiešiem. Tas ir Dieva vārds. Un mums patiešām nav jābaidās, ka mēs varam netīšām pazaudēt glābšanu. Tas tā kā, telefona vai atslēgas gāja, kaut kur izkrita, aizgāja līdz debesu vārtiem, un ej meklēt. Jā. Mums nav jāsatrauc par to, ka glābšana mums izslīdēs no rokām. Mums nav visu laiku jāskatās sev uz pirkstiem vai pāri plecam un jādomā, vai ir kas tāds, kāpēc mēs varētu būt atzīti par nederīgiem. Mēs tiekam glābti Kristus nopelnu dēļ. Un mēs varam būt droši, ka Kristus upuris ir pietiekams. Ka tas, ko Kristus izdarīja pie krusta, kur viņš teica, viss piepildīts, ar to pietiek. Ja mēs savu dzīvi esam nolikuši Dieva rokās, mēs esam savus grēkus nožēlojuši, pieņēmuši viņu kā savu kungu un glābēju, un tādā paļāvībā uz viņu ejam, mēs varam būt droši. Nekas mūs nespēj šķirt no Kristus mīlestības. Un tajā pat laikā raksti mūs mudina nopietni izturēties pret savu ticību un pret savu aicinājumu. Mēs netiekam glābti tikai tāpēc, ka reiz lūdzām grēku nožēlas lūgšanu vai vienā dienā mūs saslapināja. Ja, vai apšakstot, vai pagremdējot. Kristus mūs ieaicina dzīvās un patiesās attiecībās ar debesu Tēvu, visuma radītāju. Un ticēt Dievam nozīmē sekot Svētā gara vadībai mūsu dzīvē. Ticība ir aktīva darbība, klausīties uz Dievu un paklausīt Viņam. Tas ir kaut kas turpinās viscauri mūsu dzīvei.
Tur ir tā turēšanās, tur ir tā palikšana, tā ir tā ticība. Jēzus pie krusta teica, viss piepildīts. Bet kamēr vien mēs esam uz šīs zemes, mēs joprojām ejam šo ticības ceļu. Un tur ir šī spriedze. Tur ir šī spriedze starp to, ka nekas mūs nespēj šķirt, un starp to, ka mēs paliekam stipri ticībā. Redziet, Dievs jau sevi neuzspiež. Un man reizēm liekas, būtu vieglāk, ja viņš tā darītu. Vienkārši piecirstu kulaku pret galdu vai kāju pret grīdu un visai pasaulē pateikt, pietiek. Pietiek. Reizēm tā es izturos pret saviem bērniem. Es neesmu pacietīgs un es saku, pietiek. Bet Dievs ir labāks tētis nekā es esmu. Viņš ir pacietīgs. Un vēl ir šis žēlastības laiks, kur Dievs nesaka pietiek. Kur vēl ir laiks nožēlot savus grēkus un nākt un tuvoties debesu Tēvam. Un tas nav kaut kāds Dieva vājums vai Dieva nespēks. Tā ir tā Dieva labestība. Un ja Svētais Gars norāda uz grēku, tad tas nebūtu nenozīmē par atkrišanu no Dieva. Manuprāt, tas tieši otrādi. Ja Svētais Gars tev norāda uz kaut ko, ko tu dari nepareizi, tā ir Dieva žēlastība. Tā ir Dieva mīlestība, tā ir Dieva laipnība pret tevi. Viņš nav atmetis tevi ar roku. Viņš neļauj tev iet kaut kur pazušanā. Viņam nav vienalga par tevi. Viņš saka, mīļais bērns, nāc atpakaļ. Mīļais bērns, atgriezies pie manis. Tā ir Dieva laipnība. Viņš saka, tavi grēki Jēzu Kristu ir piedoti. Arī šo grēku tu vari uzticēt man. Arī šo grēku tu vari nožēlot un atgriezties pie manis. Tā ir kārtējā iespēja viņam paklausīt un sekot. Tad, kad Svētais Gars uzrāda mums grēku, tā ir Dieva žēlastība. Mums to tā arī vajadzētu uztvert. Mums vajadzētu priecāties par to. Tas, ko ienaidnieks vēlas, viņš saka, redzi, Dievs tev parādīja tavu grēku. Tu neesi vērtīgs, tu neesi cienīgs, tu neesi labs, tu neesi pietiekams, nav vērts. Tu zini, šī nav pirmā reize, un tā nebūs arī pēdējā reize. Tu esi savu ticību pazaudējis. Atmeti roku, ej prom. Dari, ko tev pašam patīk. Nav vērts censties. Bet Dievs saka, es zinu, ka tu salaidi visu dēlī. Es zinu, ka tev nav ticības, pietiekams ticības. Es zinu, ka tev trūkst spēka. Es zinu, ka tev nav drosmes. Es zinu, ko tu izdarīji pagājušajā vasarā. Nāc pie manis. Nāc pie manis atpakaļ. Šī ir tā lieta. Par to es esmu sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu. Kurš ir nomiris pie krusta, kurš par to grēku ir samaksājis. Uztic šo grēku man, nenes šo nastu. Nepaliec nodalīts no manis. Neesi kā Izraēla tauta, kur visu laiku kaut kas nebija labi. Kur Dievs ar izstiept roku meklē un sauc un aicina. Bet viņu sirds bija cieta. Grēka nožēla ir Dieva žēlstības dāvana. Tā ir Dieva žēlstības dāvana. Un tas ir tas, ar ko mēs varam lepoties. Tas ir tas, par ko mēs varam nevis ar to grēku. Ja reizēm mums tā ir, zin kā, man tur bija tāds un šitāds un tāds un tāds. Un tad nāc Dievs, tagad es esmu labs. Ja. Man joprojām vajadzīga Dieva žēlstība. Man joprojām vajadzīgs Dieva spēks. Man joprojām vajadzīga viņa vadība. Bet neskatoties uz to, kāda ir mana dzīve, es atkal un atkal varu to uzticēt Dievu priekšā. Tas ir tas evaņģēlijs. Tas ir tas dzīvais Dievs manā dzīvē. Un tas ir tas, par ko Pāvils raksta, kam vajadzētu padarīt greizsirdīgus jūdus. Jo jūdiem, viņiem grēks ir jānes, grēks smagums ir jānes uz saviem pleciem. Viņiem tas ir jāizspērk. Viņiem ir jānes. Un patiesībā mēs skatāmies, tad visas citas reliģijas, izņemot kristietību, saka, tev kaut kas ir jāizdara. Islāms saka, tev ir jāizdara tas un tas un tas. Budisms un cits, tev ir jāsasniedz tas un tas un tas. Tev ir jābūt tādam un tādam un tādam. Tev ir jāizdara tas un tas un tas.
Kristus ir vienīgais, kurš saka, viss piepildīts. Es esmu izdarījis. Nāc pie manis. Nāc pie manis ar savām nastām un savu grēku. Atstāj tās manā priekšā, nožēlo tās. Un es esmu uzticams. Es tev piedošu. Jo Jēzus Kristus ir samaksājis par taviem grēkiem. Es tos neturēšu pret tevi. Es tos tev neatgādināšu. Par grēku ir jāmaksā, bet Jēzus jau ir samaksājis. Uztic savu dzīvi Kristum. Staigā ar viņu. Pāvils raksta, ka pie Dieva ticībā var nākt gan jūdi, gan pagāni. Un ka tā ir Dieva žēlstība gan vieniem, gan otriem. Bet tas līdz galam neatbildes jautājumu, ir kāda nozīme tam, ka Izraels ir Dieva izredzētā tauta. Ja sekošana Dievam tagad ir tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu un viņu upuri, tad kas notiek ar Izraelu? Un Pāvils citādams Jeseju un Jeremiju raksta, ka viss Izraels reiz tiks izglābts, un tas notiks tad, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Būs diena, kad Izraels kā tauta atzīs Jēzu par Mesiju, un viņi piedzīvos Dieva piedošanu. Un Pāvils pats to sauc par noslēpumu. Atkal citējot pravieti Jeseju, Pāvils raksta, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibinām ir viņa ceļi. Un Pāvils slavē Dievu, jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen. Un šī bija tā vieta, kur gatavoju svētdienu, un es domāju, ko man šajā brīdī pateikt. Un es sapratu, ka man nav jēga izlikties gudrākam par Pāvilu vai domāt, ka es esmu dziļāk izpratis Dievu nekā pravietis Jeseja. Man nav gudrība par to, kā tas notiks un kā Dievs to ir ieplānojis. Un es nevaru neko daudz vairāk šajā jautājumā komentēt. Dievs noteikti spēja to paveikt, un tas ir tas, kam es ticu. Bet tas, ko es redzu no Pāvila un ko es gribu aicināt arī mūs, ir tas, ka fakts, ka Pāvils nevar izprast Dievu līdz galam. Ka Pāvils, kurš ir sarakstījis lielu daļu jaunās derības, kurš ir teoloģijas pamatlicējs, kuram šķiet Dievs ir atklājis visus šos noslēpumus un gudrības dziļumus, un viņš saka, tas ir noslēpums. Bet tas viņam liek slavēt Dievu. Tas, ka viņš to nevar izprast, neatstumj viņu no Dieva. Tas viņam tieši otrādi liek gavilēt un teikt, brīnišķīgi. Dievs ir lielāks nekā manas smadzenes. Kad mēs saprotam kaut ko no Dieva diženuma, un mēs saprotam, ka ir tik daudz vēl, ko mēs nesaprotam, mēs varam viņu pielūgt ar to. Un tā ir labā ziņa mums. Jo tas pierāda un parāda to, ka Dievs ir lielāks nekā cilvēks spēj to uztvert. Ka Dievs ir varenāks nekā cilvēks spēj to izskaidrot. Dievs, kuram mēs ticam, viņš patiešām ir liels. Un Dievs nav cilvēka prāta veidojums. Jo cilvēka prāts veido to, ko viņš spēj izveidot. Un tādam Dievam mēs arī gribam kalpot, vai ne? Tādam Dievam mēs gribam sekot. Tādam Dievam mēs gribam uzticēties, kurš ir lielāks, kurš ir varenāks. Tādu Dievu mēs gribam pielūgt. Nevis sekot mazam Dievam, nevis tādam, kuru mēs varam izskaidrot un ielikt rāmītī, bet lielam un varenam Dievam, kurš ir pārāks par mums un tāpat laikā, kurš parāda žēlastību mums, kurš parāda ceļu mums, kurš mūs vada Dieva klātbūtnē. Tā ir labā vēsts. Tas ir tas evaņģēlijs. Tas ir tas, ar ko mums jādzīvo ikdienas, kurā mums jāpaliek, kurā mums ir jāpaliek stipri ticībā. Tas ir tas, ko mēs varam arī citiem pasludināt. Nevis to, ka mēs tagad esam brīnišķīgi un labi, jo redz, mēs esam ar Dievu un no viņa mums nāk tā dzīvības suliņa, un redz, viņš mūs dara brīnišķīgus un pareizus un labus, un redz, kā mēs visu saprotam un mēs visu zinām, un mēs visu brīnišķīgi tiekam ar dzīvi galā. Bet gan, ka tajā mūsu salauztībā, tajā mūsu neziņā, tajā mūsu nespēkā, tajā mūsu grēkā, tajā mūsu haosā Dievs ienāk ar savu gaismu.
Dievs dāvā cerību, Dievs dāvā kārtību. Dievs mūs ved cauri un Dievs dod mums dziedināšanu. Dievs dod mums mieru atkal un atkal un atkal. Dieva žēlstība ir jauna ik rītu. Tā ir viņa žēlstība. Paldies viņam par to.